Sveicieni, mīļie radiņi! Te Daiga, Vizmas meita. Brīnumi tiešām notiek un pastāstīšu par brīnumu visu mūsu dzimtā un par manu personīgo atbildēto lūkšanu Dievam. 35 gadus atpakaļ, tad, kad sastapos ar Dievu, nožēloju savus grēkus un kļuvu par kristieti, tad mana mamīte Vizma jau bija aizgājusi mūžībā. Un palika vecmāmiņa Emma, un Emma nomira pēc pusgadu laikam pēc manas mammas. Un es ar viņu satikos, un mēs daudz runājām, un viņa pastāstīja man, kad manam vectētiņam Ansim radinieki ir aizbraukuši uz Brazīliju. Un tanī laikā man bija kādi 18 gadi, 19, un man, protams, ka tas ļoti neinteresēja. Bet tad daudzkārt šajos gados es esmu lūgusi Dievu, lai Dievs, ja tas ir iespējams, ka var atrasties mūsu radinieki un Brazīlijā. Un tad, kad nāca jau internets, es sāku meklēt pēc uzvārdiem dažādos saitos, bet neko neatradu, jo pagājuši daudz gadi ir, un nav arī nejausmas īsti, ko meklēt. Un tad man bija sarunas arī ar Gundegas tanti, jau pirms vēl viņas insulta, tad bija sarunas, ko es jautāju daudz arī par viņas bērnību, un tas, ko viņa zināja pastāstīt, bija, kad Ansim bija 2 brāļi un 1 māsa, kas aizbrauc uz Brazīliju, bet nec kurā gadā, nec kā viņus sauc, gan viņa atcerējās, bet vairāk arī neko nezināja. Un tā es ik pa laikam lūdzu Dievu, un tā arī palika. Bet ļoti interesanti. Manam pazīstamam misionāram, jaunam puisim ar ģimeni, viņam sieva atrada radinieks Brazīlijā. Un viņi brauca ar visu savu, ar ģimenēm viņi brauca, tad mēnesi atpakaļ, viņi brauca iepazīties ar saviem jaunajiem radiniekiem Brazīlijā. Un tā kā viņiem bija plāns tur būt mēnesi un būt dažādās draudzēs un dažādos, satikt dažādus kristiešus, tad es lūdzu Dievu un uzrakstīju viņam uz lapiņas tā, lai viņš tā kā apjautājas visur, kur viņš būs, lai viņš apjautājas šādu tā kā domu teikumu, ka Daiga no Latvijas meklē tātad radiniekus no Griķu dzimtes Brazīlijā. Un viņš visur, kur gāja, visos dievkalpojumos satiekot kristiešus, un viņi pa mājām pulcējās un runājās, un viņš vienmēr izlasīja šo teikumu, ka Daiga no Latvijas meklē savus radiniekus no Griķu dzimtes Brazīlijā. Un interesanti, ka vienā mājā ieejot, kur vienkārši bija cilvēki priecīgi satikt cilvēkus no Latvijas, un viņi bija kristieši, un tad viņš pateica, Daiga no Latvijas meklē radinieks no Griķas dzimtes Brazīlijā, un viena sieviete, veca kundzīte, viņa saka, es esmu Griķe. Es esmu Griķe. Un tas ir tik, man liekas, tik ļoti pārdabiski, tāpēc, kad skatoties, vispār likās bezcerīgi, jo skatoties uz to, cik liela ir Latvija un cik liela Brazīlija, es skatījos, ieguglēju, un izrādās, ka Brazīlija ir 132 reizes lielāka par Latviju. 132 reizes Brazīlija lielāka par Latviju, un kā varētu atrast vienu vai kādus cilvēkus no manas dzimtes tur, tā kāda tas ienakaudzē, bet es redzu, ka Dievam nekas nav neiespējams. Un tātad atradās kundzīte Lidija, Griķis Amans, viņai ir šobrīd 89 gadi, un mēs ar viņu sazinājāmies un dažādos veidos, un šobrīd jau esam ilgu laiku arī runājuši gan video zvanos, gan audio zvanos, un esmu izjautājusi viņu par tiem laikiem, un tas ir tik interesanti. Viņa tik daudz ko ir pastāstījusi, ko es nezināju, un līdz ar to arī tagad taisu šo ierakstiņu, lai vienkārši pastāstītu, ja kādam interesē tas, tad tā ir mūsu vēsture. Tas ir brīnums. Tas ir brīnums, ka viņa ir atradusies. Uz šo brīdi ir tā, kad viņa būtu māsīca manai mammai Vizmai,
Viņa ir māsīca manai mammai, Vizmai. Līdz ar to viņa ir vienīgā palikusi no tā gadagājuma, tātad no Anša brāļu māsu bērniem. Un arī šeit Latvijā ir Gundega palikusi vienīgā tā kā no Anša bērniem. Un mums bija video zvans ar Gundegu, es biju pie viņas ciemos, un tas bija vienkārši, tas bija tik skaisti mirkļi. Mēs esam pusstundu runājāmies ar Brazīliju, un māsītes bija abas laimīgas un apraudājās. Tas ir brīnums. Man ir tik ļoti žēl, ka es to neizdarīju daudz gadus atpakaļ, ka es neinteresējos par mūsu senčiem, par to vispār, kā gāja, kā dzīvoja cilvēki. Un, tās ir mūsu saknes, par ko mēs maz zinām. Un es zinu, ka daudzi varbūt no jums zina, varbūt vēl kaut ko vairāk nekā es. Bet es pastāstīšu to, ko zinu es, to, ko esmu šobrīd apkopojusi, gan fotogrāfijas. Esmu otrās tātad. Jums būs pieejamas fotogrāfijas. Fotogrāfijās ir apraksti, jo Lidija man atsūtīja nofotografētas dažādas bildes, un viņa pierakstīja pie tām bildēm no aprakstiņus, kas tie pa cilvēkiem, un līdz ar to mēs varam apstīties, kādi tad bija mūsu senči. Un es uztaisīju to apkopojumu un visiem nosūtīšu, kas vēlēsies, varēs aplūkot. Un, bet pats sākums vispār ir par Ansi. Šis viss stāsts ir par Ansi, jo viss sākās ar Ansi, ir griķu dzimti, sākās mums šeit Latvijā ar Ansi. Tātad Ansim tēvs ir tas, ko es zinu, pastāstīšu. Ansim tēvs ir Krišs griķis. Visas manas, ko es zinu, tās ir tēva mājas, bija Vējevas. Un, kad 17. gadā viņš kalpoja strēlnieku, latviešu, strēlnieku revīzijas pulkā. Ansim bija sieviņa, sieviņa Emma, pirms tam bija Emma Lapiņa. Viņas bildes arī jums nosūtīšu, man ir viena bilde, kur ir Emmas tēvs un māte. Māte ir Matilde un tēvs ir Andris Lapiņš. Un vectēvs izrādās ir Jēkabs Latviņš, 1840. gads, dzīvoja mājās Trobāči. Tā, vēl par Emu brālis ir Arvīts Lapiņš un māsa Zelma Zariņa, bijusī Valija. Zelmai bērni ir Guntis Ausma Dainis, viņi vēl ir dzīvi šeit pat Latvijā. Par Ansi vēl zinu, ka pirms otrā pasaules kara viņi dzīvoja Gostiņos. Viņš bija skrīveris, rakstvedis Gostiņu domē. Es saprotu, ka ir daudz, kas stāstīja, kad viņš bija arī Gostiņu pilsētas mērs. Tādu es neatradu internetā apstiprinājumu, bet tas, ka viņš bija rakstvedis, skrīveris, tas ir gan. Un viņš vēl bija mācītājs vietējā baptistu draudzē. Tātad viņi viņi bija kristieši baptisti un viņi izauga kristiešu ģimenē. Un sākoties karam, viņa ar Emu un 3 bērniem devās bēgļu gaitās uz Vāciju. Un pie Berlīnes viņus apturēja, apzaga, un viņi bija spiesti iet kājām atpakaļ uz Latviju. Ansi paņēma karā, pēc kara viņa ar ģimeni laimīgi atkal satikās. Jā, Dievs sargā tos, kas viņam uzticās. Un tas ir par Ansi. Ja mēs skatāmies atpakaļ, kas notika pirms otrā pasaules kara, tad Ansis ar ģimeni bija kristieši baptisti, un tātad viņu senči bija baptisti. Un interesanti, ka pēc Pirmā pasaules kara, tātad šīs ir ziņas jau, ko man stāstīja Lidija no Brazīlijā. Viņa stāstīja, ka pēc Pirmā pasaules kara kādam baptistu mācītājiem Dievs runāja, ka jābrauc uz Brazīliju, San Paulo. Tā būs glābšanās pilsēta no nākošā kara Latvijā. Ansim brāļi un māsas bēga no kara, un 1922. gada novembrī viņi izbrauca uz Brazīliju. Tajā gadā un nākamajā bēgļu gaitās devās apmēram ap 2500 baptisti. Pavisam bija 3 emigrācijas viļņi uz Brazīliju, un kopā īstenībā izceļoja 22 000 kristieši. Tātad, bet par Ansi. Ansim radinieki, kuri aizbrauca uz Brazīliju, bija brāļu māsas Jānis Arvīts, Marija, Līna un Otīlija.
Viņi ceļoja kopā, pavadīja ceļā 1 mēnesi, kamēr nonāca San Paulo lidostā, un viņus tur sagaidīja mācītājs Lukas, laikam. Mācītājs gan palīdzēja visiem iekārtoties darbā, un pēc tam, kad laikam viņi bija sakrājuši bišķi naudiņas, viņi devās dziļāk Brazīlijā, Brazīlijas vidienē, džungļos, mūža mežos. Un interesanti, ko arī stāstīja par viņiem, kad par saviem senčiem tātad sievietes gāja pa priekšu, cirta liānas mūža mežiem un zarus. Un tam sekoja vīri, kuri izcirta un zāģēja kokus. Cilvēki pirka zemi un cēla latviešu stila baļķu mājas. Tā viņi izveidoja ceļu ar citām pilsētām un uzcēla ciematu Vārpa, kas pastāv vēl arī šodien. Un vietējie par latviešiem runāja, ka tie taisa tikai taisnus ceļus, tieši caur džungļiem, un ceļ visur pilsētas. Un interesanti, apkopojot arī skatoties dokumentālas filmas, par kurām es arī pastāstīšu un padalīšos, ko jūs arī varat nostīties, bet par latviešiem ir rakstīts, ir runājuši, un latvieši ir uzcēluši pilsētas vairākas. Cik man zināms, tā ir Vārpa, kurā dzīvoja tātad šīs ģimenes, tad viņi uzcēla blakus Palma nosauca, un tā bija tāda kā kopiena, kura dzīvoja tie, kam nav vīri vai sievas, ka tādi vieninieki, kas bija pa vienam, tad viņi dzīvoja kopienā ar nosaukumu Palma. Un tad latvieši vēl uzcēla Nova Odesu un vēl kalnu kūrortu pilsētu Monteverde, kas saucās Zaļais kalns. To dibināja un bija arī mērs, kas bija Lidijas radinieks Werners Grīnbergs. Par to vairāk stāsta trešajā sērijā, par ko es arī beigās pastāstīšu vairāk. Tātad to visu var dzirdēt un redzēt. Tātad, kā arī latvieši uzcēla daudzas baznīcas, un arī San Paulo pilsētā arī daudz baznīcas, ko cēluši latvieši, kur vēl notiek dievkalpojumi, un ir baznīcas, kurās notiek ar latviešu valodā, un ir baznīcas, kurās notiek jau portugāļu valodā, bet Tanī pilsētā baznīcā arī, kur bija arī šis misionārs, kurš man palīdzēja atrast manus radiniekus. Tātad, tur notika dievkalpojumi pat divas reizes svētdienā. Jā, 2 dievkalpojumi. Tā kā cilvēki meklē Dievu un tic Dievam. Un es domāju, nav starpība, kā viņi nosauc sevi, bet galvenais, kad viņi ir kristieši un lūdz Dievu. Jā. Tātad latvieši arī, kā arī mūsu radinieki varētu būt, kad devās arī kā misionāri uz Amazonas džungļiem. Un šobrīd tagad Vārpā dzīvo ap 400 iedzīvotāji, no kuriem 40% runā latviešu valodā. Šo informāciju es paņēmu no Googles. Par Anša radiniekiem tuvāk. Tātad Ansim bija māsa Marija. Es nezinu, kurš bija vecākais, jaunākais, bet pastāstīšu par katru, ko es zinu, ko stāstīja Lidija. Ansim māsai Marijai bija 3 bērni, un jūs redzēsiet arī fotogrāfijās to visu un arī aprakstiņos. Bērni bija Skaidrīte, Harijs un Jānis. Ansim māsu Mariju nospēra zibens, bet vīrs apprecēja viņas māsu Līnu. Tātad Līnu, Anša māsu Līnu. Bet viņiem ar Līnu nebija bērni, un viņa izaudzināja tā kā Marijas bērnus kopā. Skaidrītei, tātad Marijas meitai, bija 2 bērni. Viens jau ir miris, un par otru nav nekādu ziņu. Harijam, tātad Marijas dēlam, bija 2 bērni, un Jānim 1 bērns. Jā. Tagad Lidija par Harija bērniem neko nezina vispār. Viņiem ir pārtrūkuši kontakti, viņi nekontaktējas, tā kā par to ziņu nav. Tātad Ansim māsa Otīlija, 3. māsa Otīlija. Tātad Ansim māsa Marija, māsa Līna un māsa Otīlija. Un Otīlija neaprecējās, viņa strādāja slimnīcā, bet diemžēl nomira ar vēzi. Tālāk 2 brāļi. Ansim brālis Arvīds, viņam bija sieva Ieviņa, un 2 bērni, Ausma un Dzintars. Ausma ir 3 meitas, un
Tātad brālim Dzintaram bērnu nav. Varbūt ir kādi radinieki no šejienes, vēl nav īsti skaidrs, tas vēl ir jānoskaidro. Un nākamais ir Ansim brālis bija Jānis. Un Jānis ir tēvs Lidijai, tātad ar kuru es iepazinos šā gada jūlijā, brīnumainā kārtā. Viņa ir vienīgā palikusī no visiem citiem. Un viņa ir vienīgā meita. Līdz 18 gadiem Lidija dzīvoja Vārpā, tad pārbrauca dzīvot uz San Paulu. Tātad Lidija Griķis Amants. Viņai tātad ir divi uzvārdi. Lidija Griķis Amants. Vīra vārds ir Dzintars. Viņi, protams, latvieši precējās tikai latviešiem. Šobrīd Dzintars jau ir mūžībā, bet viņiem ir divi bērni. Gunārs Gvido. Gunāram Gvido nav bērni, viņš nav precējies. Un otrs dēls ir Viktors Aleksandrs. Viņam ir sieva Alise un ir viena meita Barbara. Un šobrīd jau ir divi mazbērni tātad Lidijai. Luīza 6 gadi un mazdēls Vincente. Tā bija rakstīts 5 mēneši. Diemžēl latviešu valodā runā tikai Lidija. Viņas bērni un mazbērni latviski nesaprot bērni. Nerunā, tātad latviski saprot viņas bērni, bet nerunā. Bet mazbērni vairs arī nerunā, jā. Ko es varu vēl pat piemetināt par filmām. Interesanti, es esmu noskatījusies YouTube'ā filmas par Brazīliju, par latviešiem Brazīlijā, par Vārpu, ja? Visu, ko var atrast, un tāpēc es arī nosūtīšu arī kopā. Būs viss šis, ko es tagad izstāstīju, es esmu pierakstījusi uz Wordā. To visu apmēram var izlasīt. Bet galvenais ir tas, kad mēs paliekam sakaros, un lai sazinātos ar radiniekiem tālāk, kas tur vēl ir, es nevienu neesmu vairāk atradusi meklējot pati, jo uzvārdi ir nomainīti un citi, un tās ir meitenes, un, kas ir ar citiem uzvārdiem, un Griķis nav, nekur es neatradu. Bet ir tā, ka ir vēlme, lai viņi sazinās ar mums, tie, kuri vēlās. Es jau, protams, esmu atvērta, es jau teicu, ka es labprāt ar visiem sazinātos, bet ir svarīgi, lai viņi gribētu. Tātad, lai tie Anša maz bērni gribētu ar mums latviešiem, ar radiniekiem sazināties. Tāpēc es tā kā gaidu no tā, ka Lidija teica, ka iedos kādus manus kontaktus. Tiem, kas gribēs, tie tad sazināsies ar mani, un tad mēs veidosim tālāk kontaktus attiecības, un noteikti došu ziņu, kas ir tālāk ar šo visu, un un tomēr es gribu teikt paldies Dievam par šo brīnumu, jo tas ir brīnums satikt, atrast radiniekus, tā kā Adatu siena čupā, tā kā paldies Dievam par šo brīnumu, un es ticu, ka tam visam ir kaut kāds stāsts tālāk, kaut kāda jēga, kāpēc tieši tagad, kāpēc ne iepriekš, kāpēc ne vēlāk. Tā kā vienkārši es palieku lūkšanās, lai Dievs rāda, vada, ko un kā tālāk. Tā kā šī ir tiešām priecīga ziņa, ka mums ir radinieki, kuri ir ticīgi un mīl Dievu, un arī lūdz par Latviju, par latviešu radiniekiem, jo mēs sarunājām ar Lidiju, ka viņi lūgs par mums, un mēs lūgsim par viņiem. Un es šīs fotogrāfijas, kas man bija no mūsu radu tikšanās Vēveros, es arī viņai nosūtīju, un bija šis video zvans, šis īsais video zvans, kur mēs sazinājāmies, varēja pasveicināt, un pēc tā Lidija man uzrakstīja, viņa uzrakstīja, sakot, ka, it kā mēs esam tik tāli, tāpat kā tik tuvi, tik tuvi viņai sirdī, tā kā viņa ir ārkārtīgi laimīga un priecīga, ka viņa ir atradusi mūs, ka mēs esam viņai, un kad paldies Dievam par visu. Jā, lai Dievs jūs visus svētī, man mīļie radinieki.